Sveicināt atpakaļ mūsu YouTube kanālā. Šodien ir 6. jūlijas, un šodien mēs dodamies uz Norvēģiju ceļojumā. Jā, čau. Sen neesam redzējušies. Šis ir tāds ilgi gaidīts mirklis. Mēs brauksim uz Norvēģiju. Mēs tagad braucam ar mūsu BMW uz garāžu, kur mēs noliksim visas mūsu mantas Miatā. Ar Miatu mēs braucam uz Ventspili un tad ar prāmi uz Zviedriju un tad no Zviedrijas uz Norvēģiju. Būs ļoti, ļoti garš ceļš. Es ceru, ka mēs izturēsim. Vai tu esi tam gatavs? Nē, ir tikai kopā kaut kādas 9 stundas jābrauc ar mašīnu. Jā, diezgan daudz. Mēs parādīsim mūsu mantu daudzumu un tad to, cik maza ir Miata, cik maz tur var salikt. Tas būs pārbaudījums, bet es ļoti ceru, ka mēs brauksim vispār kopā ar mūsu draugiem Ričardu un Oskaru. Ričardam arī pieder Miata un Oskars brauks viņu kopā. Stūrēs viņu. Stūrēs, jo Ričardam nav tiesības. Sorry. Viņš vakar vispār brauc kārtot, bet diemžēl nenolika. Bet nu nekas. Pa Latviju es pieņemu, ka viņš brauks, bet Norvēģija, Zviedrija, Norvēģija, Oskars brauks, jo viņš nedrīkst, jā. Un jā, te mēs braucam kopā, un es ļoti ceru, ka viņiem būs vieta, un tad mēs varbūt kaut kādas mantas pie viņiem ieliksim, jo mēs esam vēl nopirkuši visādus našķus, dzērienus, kā tādu mazu cienestu tavam darba kolēģim, jā, pie kura mēs brauksim palikt. Tādu kā mazu cienestiņu. Jā, tas laikam viss, jā. Tad mēs braucam tagad uz garāžu un tad jau tiekamies tur. Tā. Jā, this is all our stuff, kas mums ir jāsapildā Miatā. Te ir tie našķi, dzērieni. Jā, tas viss ir, te ir mūsu mantas, te ir mantas, ko mēs ņemsim uz prāmi, tur ir visas tehniskās lietas, kameras, datori, vadi. Jā, mūsu jakas, mana grāmata, ko es pa ceļām lasīšu. Un šīs viss mums ir jāsapilda šeit. Vēl veiksmi. Mums. Iznāk pašlaik šādi. Šīs divas summas mēs ņemsim iekšā salonā. Šīs tad mēs liksim, cerams, pie Ričarda Miatā. Un tad pašlaik izstās šādi. Var aizvērt. Skatāties. Jā, tad šitan mēs noliksim vienus. Man liekas, varbūt pat abas salīdīs, jā. Tā kā viss salīda. Nu, gandrīz viss. Tad tikai būtībā bēmas jāizved uz garāžu, un mēs varam braukt. Nu, tā apmēram izstās. Šeit viss ir sabāsts. Man būs jāsēž uz šī. Te ir mūsu ūdens un visādi našķi pa ceļam. Gatavs? Nē. Nu, esam sakrāmējušies. Bijām dzīvoklī atpakaļ, paņēmām ibumetīnu un kā atslēgas. Esam tad ceļā pie Ričarda. Visa ir sakrāmēts, es pat nezinu, vai vajadzēs likt pie Ričarda mašīnā kaut ko. Šobrīd izstās diezgan labi. Tā kā viss ir ļoti labi. Braucam, cerams, ka vairs ilgi nekavēsimies, un tad jau ap 3:30 mēs izbrauksim. Mēs aizbrauksim vēl uz Jūrmalu pie Oskara, viņš savas mantas vēl saliks mašīnā. Un tad jau būs tālais ceļš uz Ventspili. Tas jau tuvais ir, tālais. Priekš Latvijas tāls. Nu, jā, labi. Piekritīšu.
Nu, esam atbraukuši. Ja būšu vecs, tad es šito skatīšos. Kā tev sauc, ar ko tu brauc? Uz Norvēģiju. Ar ko tu brauc? Ar Mazda Miata. Kur šito sarkano, ja? Jā, 2023. gads. Un kurš jūlijas? 6. jūlijas. 6. jūlijas. Un es neesmu nomiris vēl. Super. Hola! Kā tev sauc, kur mēs braucam? Ar ko tu brauc? Ar ko tu brauc? Ar Mietu? Ričards un Oskars sastikts, tagad braucam pie Oskaras Jūrmantas Kauguriem. Pakaļ viņa mantām. Pakaļ viņa mantām. Un tad jau uz Ventspili. Šitādas tak nevar rādīties Ventspilī. Oskars mantas savāca. Tagad dodamies uz Ventspili būtībā. Jep. Jep. Esam apmēram pusstundas attālumā, 25 minūtes no Ventspils. Sarunājām ar vietējiem ventspilniekiem, ar Miatām satikties mazliet. Uztaisiet mini-mītu. Laikam būsim kaut kādas 5 vai 6 mašīnas, pārsvarā NA, ja nemaldos. Tā kā, jā, satiksimies, no ko pabildēsim, gan jau kādu aplīti izbrauksim no pilsētu. Mums būs vēl noteikti benzīns jāielai un jāiebrauc veikalā, pirms mēs braucam. Un jāpēd vakariņas, es gribu haisīt. Mazliet tāds nogurumiņš jau ir no šī ceļa, bet... Tas tad nav lielākais. Jā, tad tu sāc domāt un saprot, ka rīt tas būs vēl trakāk, ka šis pat nav tik daudz un tik traki. Baigi nogurdināja jau tā saule, kas spīdēja. Jā, tagad mazliet tāds mākoņains, patīkamāk, vēsāks ir. Bet jā, drīz būsim galā. Gala punktā vienā no, nevis galā. Vienā no gala punktiem, jā. Un tad mēs gaidām prāmi. Esam atbraukuši beidzot uz Ventspili, pie Vizijuma centra, kā runāts. Gaidām pārējos, pēc 15 minūtēm būs 7. Un jā, turpat ir Rimī blakus, kā pēc tam varēsim Uzreiz aizbraukt uz Rimī, kaut ko nopirkt. Vienīgi varbūt mašīnu vajadzēja nomazgāt, bet nekas. tāls ceļš no Rīgas, viss ir piedodam.
satikām vietējos niatistus. 6 mašīnas bijām, tagad visi NB pa vienam atlasījās prom. Tagad mēs izbraucam 4 NA mazu aplīti pa Ventspilu. Izved mūs ekskursijā, var parādīt, priekšā kāds brauc. Aizmērē jau kaut kas redzēts. Spēlējās Ričards laikam tām lampām. Nu jā, izbrauksim maz aplīt un tad pārēst. Aizbrauksim. Uz veikalu un tad pārēst. Jā, uz veikalu un tad pārēst. Paēdām Hesīti. Tagad braucam uz Rimī. Es pat nezinu, ko mēs pirksim vispār Rimī. Labi, es zinu, ka mums benzīnu vajag uzpildīt, bet kaut ko. Kaut kādus batoniņus vai kaut ko tādu. Neko daudz. Tu teici, ka tu vēl gribi Jāņu šīru nopirkt. Jā. Tas priekš Norvēģa. Jā, braucam. Jā. Mēs pildam 95. degvielu un mēs te Ventspilī. Mēs esam tie lielveikali Tobago. Tirzniecības centri. Mums ir jābrauc uz Prāmju pēc pusstundas. Ko vēl darīt? Aizgāsim auto. Uzmanīgi nokritam. Un šie. Viss. Tā, ēdiens nopirkts. Veikalā bijām. Benzīns uzpildīts un tagad aizbrauksim noskolot mašīnu, tad jau mēs braucam uz kuģi. Es savu paņēmu frišiņu. Tad būtībā atslēg tikai gaidīt rindā uz Prāmi. Nu, nomazgājām mašīnu. Putas gan nestrādāja, bet tāpat tās bišķi labāk būs. Ko tu tur rādi? Nevar redzēt. Tagad var. Ka mūsu kuģis atbrauc. Mēs iečikojām, mēs tomēr jāskrien iekšā ir to izdarīt. Kas? Jūs logojat. Jā. Mēs logojam. Es atvainojos, kad es šito jau būs aizskatu. Nu, ko tu vēlies? Tātad iečikojām, mēs tomēr ir jāiet iekšā to darīt, nevis kā mēs sākumā domājām. Jā. Pie vārtiem darīt. Jā, dabūjām biļetes. Un tagad ir vēl 20 minūtes jāgaida, līdz sāk aizst uz kuģi. Jā, vārti atverās 11. Būtībā, ka visi ir aizbraukuši prom. Jā. Gaidam
11 un tad braucam virsū. Jā. Mazliet jau sāk uztraukums parādīties. Netikt uz kuģa? Nē, ne tas. Vienkārši tas, ka būs Ceļojums. uz kuģa, jā. Zin kā, gan uz lidmašīnām, gan lidmašīnā, gan uz kuģa, tu esi vietā, vidē, ko tu nespēji kontrolēt. Citi stūrā. Jā, tāpēc tāds maziņš anxiety parādās. Bet nu būs jau labi. Uzbrauksim, pastaigāsim apkārt un tad gan jau iesim gulēt, lai rītdienai uzkrautu spēkus. Un tad rīt pēc viņu laika tad iznāk, ka ap 8 mēs būsim Zviedrijā. Nu, ko? Gaidām rindā. Biļetes pārbaudīja. Jā, mēs Uz esam kuģa pašā laidīs. priekšā. Pat pirmā rinda mums ir, jā. Cerams, ka mums nedzīs pašā augšā, jo es negribu, lai stāvu zem debesis, bet, nu, tad jau redzēs, kā būs. Jā, cerams jau, ka būs labi. Tad jau tiksimies uz kuģa. Kad izpētīsim kuģi un staigāsim apkārt. Esam uz kuģa. Stādina mums te. Hola! Esam uz prāmja. Nē, Spānijā vairs. Labi. Sveiki! Sveiks visiem! Sveiks visiem. Sveiks visiem! Mēs varam iet meklēt. Būs tev pavadiņā jāvada. Atstāja konfekts uz zem. Gancīts un gritiņš. Nē, nav. Oh. It's exactly as I remember it. Ideāli. Šeit. Bet tu prātīgi no rīta, ka celsies uz pohām. Oh, nice. Būs godīgs, es gribētu. Tu tikai lidmašīnā. Oh, wow. It's actually very slippery. Mūsu ringlaiks actually palīdz. Nu, mēs sākam kustēties. Jā, griežamies. Kvāk, 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 kvāk. Pastāsti. Mēs esam uz kuģi un jau braucam. Jā, mēs jau griežamies. Iegājām kajītē, nolikām somas un pateica, ka, principā, attiesim ātrāk kā plānots. Kā oriģināli vajadzēja būt. Pirms samainīja laiks. Jā, bišķīt ar nokavēšanos 10 minūtes. Jā. Tas pats vien ir palielā. Mēs esam Ventspilī. Tūlīt vairs nebūsim. Tūlīt nebūsim, bet esam.
dodos Baltijas jūrā kapteinis Reinis vecākais. Un baigi smirdniņš. Labāk būtu bijis benzīns, bet nu kā ir, tā ir. Paskatieties, skaists tilts. Tas, kas varās vaļā tā lomā. Jā, un tiekamies pēc 20 minūtēm veikalā. Pie bāra. Jā. Šāka nevar dzīvē tas stikers sūtīt. Būs sotis. Slēdz ārā to kameru. Pastāstīs. Braucam jūrā ārā, kur jau jūras vārti ir. Gandrīz. Tad jau iesim pa kuģi pastaigāties mazliet. Parādat, kā jūs vasarā esat saģērbušies. Vasara. Šorti, nu jā. Tie kā uz Ziemeļpolu saģērbušies. Tausti! Bet vasara! Atā Latvijā! Sakiet tā Latvijā! Atā! Oskar arī pamājot. Sakiet tā! Diemžēl nesatiks. Diemžēl, jā. Tieši tā. Noliksim jakas un tā. Jā, man teica, ka tas jau ir savs bies līdz 30 eiro. Līdz 30. Tā jau būs Brenda. Kā man griežās? Viņā pieturā. Tāpēc jau ir te rokturis. Nobrēc. O, kur? Kurva? Slēdz ārā. Nu, kāds grib pakomentēt par to, kas notiek? Es nevaru. Mārā laikam veš puš. Tu uz augšu uz leju, pa labi pa kreisi. Nu, Ko? es atvainojos, es filmēju, tu te izģērbies. Nu, mēs taču savēji. YouTube gan ne. Jā, izvanos jūsu palīdzību. Sexual activity. Rīt 7:30 no rīta. Kaut kur pie Zviedrijas. Jā, mums likās, ka jau būsim klāt. Bet vēl neesam. Televizori iesit ir savs somu. Paldies! Mēs dodamies uz mašīnu, jo es mazliet pazodēju pārējos, bet nu, nekas.
Labrīt, vēlreiz kārtīgāk. Esam jau mašīnā, un tūlīt jau laikam laidīs mūs. Esam Zviedrijā. Bija ļoti grūta, smaga nakts, jā. Mēs divi vispār nepagulējām. Oskars ar Ričardu laikam normāli izgulējās, bet es personīgi visu laiku mūdos, jo dēļ tiem viļņiem galīgi nejūtos izgulējusies. Jā, tagad laikam uz Lidlu vai kur. Iebrauksim Lidlā, kaut ko nopirkt, un tad jau redzēs, kā. Pēc 12 minūtēm atvarās. Būsim pirmie Lidlā. Jā, paēdīsim mazliet, un tad jau mēs dosimies ceļā uz Norvēģiju. Un tam es centīšos palasīt savu grāmatu. Jau brauc! Bijām Lidlā, un tagad Oskars mazliet paēdīs. Tad jau mēs dosimies tālāk ceļā, kas mums ir 454 km, bet tas nav līdz pašam galam vēl. Vēl kaut kādi 100 pāri ir papildus tam. Mēs braucam uz interesantu ceļu. Ko Oskars atrada, jā. Tepat pirms tam ir benzīntanks. Es domāju, ka mums vajadzētu pietikt benzīnam vismaz līdz turienei. Tā kā jā, pēc brīža tad arī dosimies tālāk. Iespēja pa ceļām šeit ir ļoti pozitīvi. Neviens, bet tur vēl nav diezgan līkumaini, malnaini. Forši braukt. Jā, nevar gulēt pie stūras. Un skati arī ļoti smuki. Visur tās mazās mājiņas un zirdziņi, gotiņi. Visur gotiņas? Gotiņas un zirdziņi. Bet jā, ļoti forši patīk. Prieks braukt pa tādiem ceļiem. Nevar teikt pa Latvijas ceļiem. Pie Ventspils bija labi. Jā, tas gan.
2,5 stundas aptuveni. Īsti nav ko teikt. Šosei kā šosei. Šosei kā šosei, braucam, viss labi, esam vēl dzīvi. Lietus nāk pa brīdim. Jā, tāds vienu brīdi riktīgi nogāza tā, ka pilnīgi vajadzēja mazliet lēnāk sākt braukt. 2 pauzītes uztaisījām. Jā, viena bija cirkulī, iegājām uz stolec, un tad otra likās, ka ir benzīntanka, bet tur nebija benzīntanka. Vēl nebija, jā, tur būvēja vēl. Un atkal sāk gāzt. Un šitā ik pa brīdim. Kad ir, tad nav lietas. Ceļi ļoti labi. Kas lietam? Paldies, jā, lietam. Ja vispār vajag dzirdēt. Nu, atbraucām uz cirkulu. Jā, lēto zviedru benzīnu ieliesim. Pirms Norvēģijas. Pirms Norvēģijas dārgiem 2 eiro litrā. Kā jā, Kaunijā kaut ko paēdīsim arī. Beidzot ir 1:02 varētu pusdienas paēst kaut kādus. Nu, un tad jau atkal tālāk jābrauc. Jep. Paldies! Nu, mēs atkal esam ceļā, paēdām mazliet, es apēdu salātiņus un Roberts paēda tortillu. Un tagad esam ceļā lēnām, priekšā laikam avārija ir. Bet jā, mēs esam ceļā uz to, uz ko jūs tur? Uz to ceļu, ko Oskars atrada, ko viņš grib izbraukt. Kaut kāda ar smukiem skatiem, vai vienkārši foršs ceļš. Daudz līkumu. Un jā, tad apmēram pēc 2 stundām. Apmēram 2, jā. Varētu būt, ka būsim galā. Tagad ir grūti saprast, vai mēs vienkārši iesim čučēt. Nē. Nē? Es esmu ļoti, ļoti nogurusi. Man miedziņš visu ceļu gan arī jau nāk. Palasīju mazliet grāmatu. Labi, tagad paēdām mazliet enerģiju, ir izdzēru kafiju. Diezgan tagad ok jūtos, bet noteikti pabrauks kādu pusstundu un atkal uznāks miegs. Jā, mums re, kur ir zīme līdz Oslo ir 124 kilometri. Kur ir tālāk? Oi! Oh! Johaidī! Jā. Kaut ko. Esat sveicināti Norvēģijā. Tikko pārbraucām pāri robežai. Jā, ceļu tādu pašu labi. Sēdinātos Norvēģijā negaida. Jā, uzreiz pie robežas bija guļošie 2. Jā, tā ir tik
tā kā labi, tas baigi nemainās, bet tās klintis tik iespaidīgi, te visi skati tik smuki. Līdz Oslo 91 kilometrs. Bet ne šodienas mērķis mūsu. Jā, tas vienkārši kā tāds atskaitas punkts, cik tālu esam būtībā. Nu, tūlīt būsim pie Fanraida ceļa, tad jau atpūsties mazliet. Jā. Izkrāmēt. Atbrīvot, atvieglināt. Jā, atvieglināt miatu. Nebojā kadru, nu. Wow. Nu, piestājām uz skatu, paskatījāmies uz kaut kādu ezeru. No restorāna mums paskatījās, un tagad mēs braucam pa Oskara izvēlēto ceļu. Uzreiz jau iespaidīgi izskatās. Tikko pabraucām garām, kur notiek Gatebels. Rudskogen mototros, ne, autotros. Mēs rīt pievienosimies. Nu, esam gandrīz galā. Vēl 10 minūtes. Esam tajā pilsētā Sarpsborg, kas ir blakus Rudskogen trasei, kur notiek Gatebels. Jā, nu, braucam cauri te mazajām ieliņām. Un, jā, pēc 10 minūtēm būsim klāt. Nu, esam atbraukuši. Jā. Cik daudz stundas? Visas. Visas. Bet nu beidzot esam galā. Varam beidzot atpūsties. Nu, bijām veikalā. Pa cenām šoku dabūju jau, ja? Mazliet, jā. Vienas vakariņas 54 eiro samaksājā. Jā, tas tāds bez Norvēģi algām te nav ko darīt. Principā. Bet mūsu vakariņās plānots makaroni ar zilā siera mērci. Un gaļu. Un gaļu. Ja mēs vēl paņēmām pārslas, maizīti ar desiņām, Brokastīm. Jā, brokastīm. Un, jā, es sev vīnogus paņēmu. Mēs neko dzeram, vienīgais nepaņēmām, bet nav nekas. Ūdens arī garšīgs. Jā, pa šīm cenām. Ūdens. Varbūt kaut kā tabuklīt ielikt, jā. Garšīgi. Bet jā, tagad braucam atpakaļ. Tad jau sāksim taisīt, bet tas apšaubu, ka mēs kaut kur baigi brauksim šodien. Uztaisīs ēst, paēdīs, ieies dušā un jau būs jāiet čučiņāt. Nu, tad taisam vakariņus. Gaļa jau sagriezta.
Būs makaroni ar zilā siera mērci un vistas gaļu. Vat. Nu, pat sev uztaisīju. Pica. Ar ko? Ar sulu. Ļoti labi. Jā, esam sajūsmā. Ko tu ēdi? Es ēdīšu makaronus ar vistas gaļu. Tā. Šis bija tāds eksperimentāls un ļoti iedvesmojos, lai es justu, ko es turpmāk ēdīšu. Nākamajā būs tāda paša, ne? Sliktāk. Nē, nav slikti. Gribas kaut ko jaunu pamēģināt. Šī ir kaut kāda amerikāņu versija. Čili piecā. Jā, tā jau ir, jā. Nu, cik ir pulkstens? 10 un 10 minūtes. Ļoti precīzi. Ļoti precīzi. Paēdām vakariņas, bišķīt atpūtāmies, pasēdējām internetā un jāaiziet dušā, jau jāiet gulēt, jo rīt ir Gara diena. gara diena un plāns ir celties 6:30. Jā. Un jā, Ap 9 būt trasē jau. tur, jā. Un tad jau pilna diena tur. Domājam palikt arī vēlāk uz after traku, bet nu tad jau redzēs, kā jutīsimies. Es pieņemu, ka var jau arī aizbraukt atpakaļ šeit, paēst vai kaut ko padarīties un tad aizbraukt atpakaļ uz trasi. Jā. Sliktākajā gadījumā, jo es nezinu, vai visu dienu tiešām tur būs tik daudz ko darīt, bet tad jau redzēsim. Jā, šodien tāda ļoti gara braukšanas pilna diena. Visu dienu, principā, Visu 8 dienu stundas. nosēdāts. Tagad ir ļoti liels nogurums. Un tas ir pilnīgi normāli. Bet esam beidzot galā. Viss ir labi, paēdām. Ēdiens ir ļoti dārgs. Pilnīgi Vakariņas 50 eiro izmaksāja. Pilnīgi liekas, ka vajadzēja vienkārši uz restorānu ietēst. Vai Tur arī būtu vienkārši, vēl dārgāk. vai vienkārši viss sapirkt Zviedrijā. Bet jā, viss jūtamies labi. Diena iespaidu pilna, skati visai dzīvei paliks atmiņā. Jā, ļoti forši šeit patīk. Jābrauc vēl. Tad jau līdz rītdienai.